Tā, šeit, sveiki visi. Šodien marinējam ķiploka ziedus. Starp citu baigi garšīgie sanāk, samarinēt. Es pasterizēju burkas, jau ieliku uz burciņu 3 mažīgos piparus, šķipsniņu melnos piparus, graudiņus un dillītes. Un lieku tagad griežu ķiploka ziedus. Šeit ir nepilna glāze etiķa, 60 grami cukura un 60 grami sāls. Tas viss būs uz litrs ūdens. Patreiz es griežu visu, sapildīšu burkas, uzliešu vārošu ūdeni, noliešu vārošu ūdeni šeit katliņā pie etiķa, visu uzkarsēšu, saliešu par jaunu burkās, aizvākošu un lai sildās un pēc tam uz pagrabu prom. Parādīšu pēc tam jau, ka viss būs gatavs, jo principā jau viss izstāstīja, kas ir darāms. Tātad, kā teicu, ķiploku ziedus es neizmantoju. Tie uz miskastei. Sanāca 3 burciņas. Nedaudz palika pāri, tos es izmantošu kaut kur citur. Tad liešu vārošu ūdeni virsū. Tad noliešu vārošo ūdeni šeit pie etiķa cukuru un sāls, uzvārīšu un liešu atpakaļ burkās, tad vākus ciet un sildīties. Principā tas arī ir viss. Tātad 3 burciņas sanāca, kur sala iecira, aukarsts. Un sildīsies kopā ar zemeņu ievārījumu. Es domāju, ka te tāds garšīgs vakar to gatavoju. Šodien būs, lai ķiploku ziedi, lai sildās tagad. Nu, rekā, vecā labā kamieļa vilnas sidziņa noder. No veciem seniem laikiem. Nu, lai sildās. Un tad jau būs gardi.